īsumā tā vēsture tāda par to ir. Varbūt tagad aiziesim un paskatīties. Tikai ložpatēnieks, kas krīt par nodu. Otrs ložpatēnieks, ko es jums stāstīju pie Somijas. Tā kā pie pareizes ložpatēnīgas izveidošanas nemaz tik ātri tie ložpatēnieki savas dzīvības nezaudē. Tā kā šit ir vienīgs ērtāks krustiņš un pašu vainas dēļ viņš faktiski, kad gāja stāvus pa ceļu bez kādu maskēšanos, tad tiešām par tā prielgabalu tik sašauts. Nu, tad jūs varat apskatīties uz spridzinātos, tās spridzinājuma atliekas, kas tur ir. Šis akmens ir uztaisīts sadalotām tam. Tēvnieks Jansons, 186 un ievainotie pāri pa 650. Un mēs jau pabrauksim garām šodien arī Krievu brāļu kapiem. Tur ir apēdīts 1988 karavīri. Daudz karavīri guļ vēl karlaukā, kas nav pārapēdīti. Un starp tiem var būt arī leģionāri. Ir krituši 186, bet šeit pārapēdīti tikai 117. Un ir arī tādi, kas ir izrakti un apēdīti ģimenes kapos. Cik tas ir, cik tādi karavīri ir apēdīti, es nezinu. Ir zinām arī vēl viena vieta, kur ir viens apēdījums, bet saimnieks neļauj raktāties viņa zemē. Mēs pareizi vēl par to neesam tur gājuši, bet acīm redzot tuvākā laikā tas tiks tomēr izdarīts. Jo mums karavīriem nav pieņemts, ka karavīrs guļ sētmalē kaut kur grāmalī. Visiem jābūt kopējā saimē. Daudz ir apēdīti pie mazratniekiem un apēdīti tādā veidā, kad kaujas laikā kritušo bija tik pilni grāvu, kad var sakot aizstāvi nevarēja tur staigāt. Tad pa nakti izrak jaunu grāvu un ar to zemi vienkārši aizdakt ciet. Un starp tiem var būt arī mūsu karavīri. Jo nakti jau neviens nepētīja, kas kurš ir tur. Žetoni bija visiem? Žetoni visiem leģionāriem bija? Žetoni jau bija izsniegt viss, bet lieta ir tāda, ka karavīri viņus met projām. Kāpēc? Jo dzīvojot tādos nenormālos apstākļos, utas bija. Un utas parasti pie to žetoni te arī viss uzkrājās. Es, piemēram, nesāju kamparu gabaliņu vai ne, lai nebūtu utas tur. Bet vīri paņēma vienkārši met projām. Tā kā daudz, kas ir krituši, vai ne žetoni nav klāt, nevar konstatēt, kas kurš ir. Tad brauksim tālāk. Tagad brauksim uz muzejā. Jā, šeit no kārtotiem. Mājas autors, kas to viss atgādāja. Kur tāds materiāls tika izmantots? Kā lūdzu? Kur tāds tika iegūts materiāls? Tas ir, nu, kā Vācu armijas. Vācu armija, vai ne, gatavoja tādu? Speciāli priekš. Speciāli priekš tam, jā. Valcēja, vai ne, un taistie bunkurs tāds. Un tādiem pašiem bunkuriem, tie mazie, tā kā tas mazais bunkuriņš, viņi jau bija daudz garāk. Jā, tas ir viens fragments. Tur Tur var pieiet tuvāk, tur, cik interesanti ir, kā viņi savieno. Ļoti vienkārši. Tā ir karte, ko ir sastādījuši, kurā gadā, vai ne, kad tiks sadalīt tās ietekmes zonas. Jā, tas ir kurā gadā tur, vai ne? 44. jūnijā. Jā, var sakot, tad 44. ja? Jā, 44. Tās ietekmes zonas, kā Vācija tiks sadalīta. Un tagad varbūt es pastāstīšu par strateģisko risinājumu, kā risināja 19. divīzija, lai ieņemtu šīs aizstāvēšanās pozīcijas. Jā, paldies. Nu šeit jūs redzat Nītauri. Līdz Nītaurei attiešana notika tikai naktīs. Pa dienu ieņēma no rītiem pozīcijas un notika kaujas. Jeb arī tāpat pārgāja kādu dienu.
Bet tikai nakti gāja, bet šeit attiešana notika dienas gaismā. Pa to laiku, visu laiku tika novērota no aviācijas mūsu kustība. Kā jūs redzat, šeit viena daļa, piemēram, no 44. pulka, pirmais bataljons gāja no Nītauras pa Līgatnes ceļu un pie Eglainas nogriezās uz Mazratniekiem un ieņēma šādā veidā pozīcijas. Otrais bataljons gāja no šeit pa Malpils ceļu un ieņēma šādā veidā pozīcijas. Šis ceļš, kas nāk no Nītauras uz Mori, netika izmantots. Viņš tika mīnēts un līdz ar to tika maldināta Krievu aviācijas novērojumi. Un rezultātā bija tā, ka visas vienības, kas nāca uzbrukumā, nāca tieši pa šo ceļu. Viņi domāja, ka tur nekāda pretestība nav. Viņi nāks pa tukšo, un galvenais tas viss notika pa šī virzienā, uz Mori. Tālāk virziens, arī uzbrukuma virzienu uz Kārtūžiem pāri Purvam. 43. pulks atgāja šeit uz Malpils un pēc tam nogriezās uz Jūdažiem. Jūdaži kaut kur šeit. Šeit ir Jūdaži. Nu tā tas risinājums ir, ka pa to laiku, kamēr 44. pulks un 44. pulks ieņem pozīcijas, 42. pulks palika šeit sedzējos. Viņam bija jāsedz tik ilgi, kamēr 44. pulks ieņem pozīcijas. Mierīgi, lai netraucētu ieņemt pozīcijas. Tad, kad tas tika izdarīts, 44. pulks atkāpās pa teļu un ieņēma savas pozīcijas gar Sudas purvu līdz Kārtūžiem. Te vēl aiz Kārtūžiem projām. Un 43. pulks, kā jau es teicu, izgāja tur cauri. Nu, vēl viena kārta šeit ir tuvāk. 44. pulka robežas, kas ir pie Lielkājām, tas ir tepat pie šīm mājām, kur mēs krustojumā gājām. Garām tā ir kreisā pulka robeža, un labā pulka robeža nāk te pie Salmiņiem, kur mēs tagad pēc tam aizbrauksim. Nu šeit tas sadalījums, ko jūs jau ir grāmatā redzējiet, tā ir kopēt tieši tā kā tur. Šeit vēl ir Vācu karaspēka pozīcijas iezīmētas pakāpeniski, kā tika attiec uz Kurzemi. Šitādā veidā. Tagad es vēl gribu, nu labi, varbūt šeit par to panorāmu. Šeit jūs redzat, mēs uztaisījām tādu panorāmu. Nu, es skatos, ka te, tas ir tie karavīri, kā trūkst vai tur. Var sakot, te tādu panorāmu uztaisīt, tas ir uz ceļu, kas iet šeit uz Nītauri. Šitā vieta panorāma. Var sakot, te ir, kur nāca, var sakot, te tanku uzbrukumā. Krievi nāca šeit uzbrukumā. Te ir pa kreisi Mazratnieku un no Mazratnieku puses arī uzbrukuma virzienu. Nu, tas tās pārskats vai ne tāds, lai būtu neliels ieskats kaujas panorāmā. Nu, tās pozīcijas apmēram arī tā izveidotas, tā kā tas ir kaujas parkā. Jūs redzēsiet visu tur. Kā tas, ne? Šeit bija mīnēts, šeit ir mīnlauka, kājnieku mīnas. Un šeit bija pretanka mīnas. Tas tanks T-34 pienāca un nostājās tieši, kur sākās tās T-mīnas lauks. Kāpēc? Šeit viens karavīrs mēģināja tuvoties ar tanku dūru ceļam. Viņš bija gara auguma. Var sakot, es atrados šī vietā. Un varēja redzēt, kā viņš pārvietojās. Un bez šaubām tanks jau savā optiskā tēmeklī ļoti labi redzēja. Un viņš tika arī te tūlīt sašauts. Līdz ar to tanks apstājās un vairāk tuvāk nenāca. Jo viņš jau baidies tuvāk nākt, jo ar tanku dūriem, ka trāp, tad jau tie, kas tur iekšā ir, tie dzīvi, tur nepaliek, tie jau sadeg. Nu, tāda apmēram ir. Nu, šeit, var redzēt, te nav iezīmēt kartē, bet Krievu
šīs mājās. Ne mazratnieki šeit. Galvenā prettanka artilērija atradās šī vietā. Nu, turais ir tāds rokādas ceļš, pa rokādas ceļu notika kustība, tur jāreiz sašāva vien transporta mašīna ar karavīriem un sašāva šeit ar ložmetējiem vienkārši, ko mēs tur uz lauku redzēsim. Prettanka lielgabala artilērijas lielgabals viens stāvēja šī malā un otrs stāvēja šeit. Šitas lielgabals sašāva 4 prettanka lielgabals pozīcijas savā priekšā un arī ložmetē rīksts. Šitas tanks nevarēja prettanka lielgabals sašaut, jo viņam nebija redzamība. Tie tanki jau atnāca līdz Purmalai, un viņš nekāds nevarēja apkarot. Apkaroja tikai kājnieks ar brizanto munīciju. Nu, kas vēl ir? Mora ir bagāta ar vēsturi ne tikai 2. pasaules karā, bet šeit notika arī 1. pasaules kara notikumi. Šeit cīnījās 5. zemgales strēlnieku pulks ar Jukumu vāciešu vadībā. Un es esmu arī uztaisījis vienu tādu karti. Šeit 5. zemes pulka darbība. Es esmu iztaigājis un apskatījis apmēram tās pozīcijas, kurā vietā ir. Šo to vēl var atrast no 1. pasaules kara. 1. pasaules karā zemgales pulks pazaudēja 40 karavīrus. Es vēl līdz šim laikam tā īsti nevaru atrast, kur viņi ir apēdīti. Es esmu bijis vienās lauku mājās, kas uzdevās, ka viņš ir izzins un rādīja, kur tie karavīri ir apēdīti. Es saku, vai tad tur varbūt var viņus pārabedīt un kapus uztaisīt. Nē, viņi ir visi pārabedīti Rīgas brāļu kapos. Es tam neticu. Rīgas brāļu kapos apēdīja tikai latviešu strēlnieks, kas cīnījās pret bolševikiem. Un zemgales pulks jau bija faktiski jau no sarkaniem pulkiem. Bet tā kā tas tomēr ir Morē noticis, tas tā ir vēsture, un mums ir jāskatās ar vēsturi tā, kā tas ir noticis. Mēs nevaram tur vai nevienu glorificēt, vai vienu noniecināt. Tie bija latvieši, kas tur cīnījās. Un es uzskatu, ka viņi ir jāpiemina. Nu, kas te vēl ir? Jūs te varat redzēt. Nu, mēs te esam izlikuši tādas fotogrāfijas, bet tās fotogrāfijas viss neatbilst Morē. Jo visi tie virsnieki, kas tur ir, visi necīnījās Morē. Ir vienkārši tā uzlikt, pagaidām. Bet mums ir paredzēts šeit izveidot Vietnāmo stendu, un uz tās Vietnāmā stendas, tā mēs uzliktim tikai tās fotogrāfijas, kas ir īstie kaujas dalībnieki Morē. Arī kartes būs vēl papildinātas. Es jau jums ir tādas kartes, tagad jūs dabujāt, kas nav šeit izlikts un nav arī manā 1. grāmatā. Bet 2. paplašinātā izdevumā viņas būs viss iekšā. Būs vēl vairāk. Tagad uzdevums šeit, varētu mums jautājumu, jūs, izvietojat prettanku lielgabals. Cik efektīvi attālumā jūs varētu iznīcināt, tanku? Prettanku lielgabals jau faktiski uz 2 kilometru, bet tas jau nav tik, to nekad nedara. Pielaiž klāt un šašauj. Jūs drīzāk laidāt klāt? Jā, un otrkārt šeit jau tas, kad iziesim ārā uz parkā tur, es parādīšu, kurā vietā tas lielgabals bija novietots. Tur jau faktiski, pat 800 metru laikam nav tā, līdz Mežmalai. Tā kā faktiski tikai apkaroja brizanto mūrīciju. Kalibrs ir 7,5. Un tam arī 7,5. Ar šito lielgabalu te notikums tāds, ka Krievi iebruka šīs graujos un iebruka arī šī meža stūrītī. Un artilērijas apkalpi izņēma, aizslēgu un atkāpās. Un rezultātā to aizslēgu pazaudēja. Var sakot, viņš pēc tam izgāja no ierodas sakarā ar aizslēgu trūkumu. Te bija iebrukumi, te kā 3 reizes bija iebrukums. Iebrukumi vairāk bija mazratniekos. Un šeit iebrukums līdz grāviem nebija, bet Krievi pārgāja pāri drāšu pinumiem un arī mīnu laukiem.
Ir pat līdz šejienai vietai, var sakot, uz rokas grāmatas metienu attālumu no mūsu grāviem te bija. No ložmetē te bija tās veidas izbūvētas tā, kad viss flangējošie uguni tika. Nu, te precīzi nav uztaisīti, jo tie mākslinieki, kas vai nebija nemilitāri cilvēki, vai ne. Bet, var sakot, tas ložmetē šāva. Tur šeit varēja tādā veidā tikai flangējošiem uguņiem. Katra līgzdai bija valns priekšā, tā kā frontāli ložmetēs nebija redzams. Viņš nevarēja sašaut. Un tad, kad ir kaujas troksnis, kad sprāgs granāts un šauj visa ieroči, tad jau pēc skaņas nevar noteikt, kur tas atrodas. Jūs, teiksim, atklājāt uguni, tuvāk, tā kā pārsteigumu momentu izmantojāt, ja? Jā, te viss tikai var pielaid klāt tikai līdz šejienai, līdz drāžu žogiem. Tevim tikai drāžu žogam bija tikuši pāri, vai ne, un tad te bija saguluši, bet te neviens tuvāk netika. Te var tūcīgi viņus, var sakot, tā arī nogūdīt tur. Es iepriekš, ka jūs stāstījāt, jūs teicāt, ka daudziem karavīriem nebija ieroču, ka viņi skrēja bez ieročiem. Jā, redziet, kaujas laikā jau nevar pateikt, vai viņam tā plinta ir vai nav. Viņš jau te noskaidrojas tik tā, ka viņš ir saņemts gūstā. Viņš ir bez plintas. Viņi sūtīja bez ieročiem, ne? Jā, arī bez ieročiem. Viņam uzdevums ir tie karavīri jau pēc tam paši saka. Viņam uzdevums ir no kritušo karavīru paņemt to ieroci. Tas jau nav nopietnas, tad mazs uzbrukums. Kā to maršals sauc? Timošenko taktika, vai ne? Tas jau mazs taktika, tas jau neder. Sevišķi, ja šitien te no šejienes te jau nāca uzbrukumā tie sodarotas. Un tam sodarotam jau mazkam bija ieroči. Bet, kad tu sēd grāvī, viņš nāk, tu tas nezinu, viņam ir tā plinti nāk, viņš nāk uzbrukumā, tu šauj viņam. Un kā kara darbība diena un naktī atšķīrās, teiksim? Redziet, te jau pirmā sadursme notika 25. septembrī šeit. Tas kritušais arī 25. septembrī. Pirmais uzbrukums jau bija 26. no rīta. Un tajā dienā, 26. bija 3 uzbrukumi. 3 uzbrukumi viļņi nāca. Diena ir diena, nakti naktakal. Nakti jau vakal ir grūtāk. Nakti tas vai nekad jūs tikai dzird. Jo jūs jau neredzēt, ka nāk visu uzbrukumā. Nakts ir nakts. Es jau pats esmu, vai ne, man tādi pieredze arī naktī iet uzbrukumā. Es jau uzskatu, vai ne, kad man liekas, ka nakti labāk iet. Jūs vismaz nakti pieiet tam pretiniekam klāt, un viņš jau nezina, kas jūs esiet. Un ja jūs vēl krieviski runājat, tad, vai ne, tad ir savējais, vai ne, un te jau tā kā nakti arī ir tā, bet nakti ir atkal bīstam tas, ka jūs uzskriesiet par kādam postenim virsū, tad ir rezultāti zinām, kā tur ir. Jūs iepriekš minējāt, ka šie te ierakumi bija jau izrakti, vai jūs paši ir atkal? Jā, nē, ierakumi bija jau sagatavoti. Ko paši darījām, tās ložmetē līdzes mēs taisījām tādu pēc savu prātu. Ložmetē līdzdām nebija tie uzkalniņi priekšā, tas bija jātais pašam. Bet to Vācu armijā taisīja, ja paši iedzīvotāji taisīja, jā, tas ir nekas no iedzīvotājiem un būvbataļoni. Augusta mēnesī, kas viņiem norādīja, kā rakt, teiksim, kurās vietās, un noteikti jābūt. To jau vai ne, armijas korpusu un augstākā vadība, viņa jau vai ne visu to plānojumu, tā vadība viņa jau zināja, kurā vietā apmēram vajag. Tad tas ir laicīgi, tas 3 tempā viss tik taisīts. Augusta mēnesī šī mājā bija štabs, kaut kāda būvbataļona vācu, kas šos ierakumus raka. Kas organizēja vismaz. Es zinu, kā pie Kārtužiem raka Krievu kargūsteņi. Kas mūrē raka, es tiešām nezinu. To plānojam jau izstrādīt to armijas korpusā un augstākā vadībā. Viņa jau visu vadīja, kur vajag, tur arī taisīja. Bija būvbataļoni bija arī 19. divīzijā. Sapieru bataļoni. Tā tas tik darīts. Un tagad jūs redzat, vai priekšlauks. Šitas nevarētu izgrāvs, tas tik izrakts 84. gadā.
Sēsim tu tagad to karavīru, ko viņš te savāc uz pīšļus, tos viņš tur apraka. To mēs ar leitnantu Slaidiņu, ar detektoru sameklējām un izrakām. Un kara laikā, kas bija tajās mājās? Tie paši saimnieki, kas tur tagad dzīvo, pēcteči, Salmiņos. Tur fronts līnija negāja, ne tā aizsardzība? Frontlīnija gāja no šeit šitā te. Uz to pusi, ja? Jā, tur var redzēt, ka tā līnija aiziet. Un pretinieks nāca no turienes, ja? No turienes nāca, jā. Tur nejāt gūs purus, kas ir nosusināts, kur ir gūs upīt arī tektā, ir iztaisnot. Nu, un pēc tā Erika Lūča stāstījumā nekā tur vadēja arī tagad tie krievu karavīri pīšļi tur guļ, purvā. Nu, lieta jau tāda, ka pa to ilgo laiku, vai ne, no kokiem krīt lapas un skujas, viss tas sakrīt virsū. Un tomēr pēc 40 gadiem tādi maz nevar atrast. Es, piemēram, esmu bijis Bērzamas policijās, kur bija ložutē līgdis, kuri patonu čaulītis, var sakot, nepārspīlē tādu milzīgi kaudzi. Un to nevarēja redzēt. Ar skujām viss ir nosacies gadu laikā, un neviens tā nevarēja zināt. Nu, tagad tie metāla meklētāji to ir atraduši un viss ir iztīrījuši, jo tas čaulītis un bronzes. Tā jau vesela bagātība tur. Nu, es visas pozīcijas tur neesmu iztaigājis, bet vismaz tās, kur es esmu iztaigājis, tur čaulītis ir iztīrīts viss. Nu, te tas skats tāds ir. Mēs varam taisījām priekšā, bet te var redzēt, ka te nav nekas. Un te jau arī viņš uzstādīt ložu, te ierodās tomēr neķerlauks. Tur jau var pierīst klāt, un bija grūts runāt netien attālu, jo neķerlaukam no lodēm. Vai tas tā ir liederīgi? Es domāju, ka tam vajadzētu tā būt. Tā būt. Pastīties acīs. Iebies akcijā. Vienāda auga. Jaunie nav bīstami, jā. Tie vecie, jā. Savu niķi, jā. Viņam liksies, nē, nav, tas vispār ļoti liels nieks, jā. Visbīstamākais viņam ir spēriens ar kāju, jā. Pārmēm tos putus, es mēģinu viņus it kā te saglabāt, te pat Latvijā, jā, bet, nu, mazliet savādākos apstākļos, bet pārsvarā tomēr putni, jā. Uz, es teikšu tā. Viss tas ir laiks, tas ir kļuvis pilnīgi jautiem. Tā saka, atkarīgs tikai no zvēra. Nu, ko skaties? Viņam jābūt pirmā vietā. Nedies, ka tā viss te tev neiek. Nu, šķiet, man jau savu, viņam tas kas tās draudīgs, tas toši tu ir močīs. Es domāju, kas te būs? Neko nedod, tad vispār mums tikai lori. Šitie uzkodas, Jā, tas nedod ir cigaretes. zāle, tas ir tāds vasarā, jāatrast graudi. Nē, patiesībā šajā dienas tas jau dzimumu. Melnie ir tēvi un pelēkās mātes. Jā, nebēdējas mātīte vairāk. Jā, neuzmanies. Man kaut kā īpaši uzticību tas kas neievieš. Žoks uzticība. Tur paskati, kādā Lāčplēša dienā, atklāšana bija. Nu, kamēr mēs visu to dabujam gatavu, vairāk kā gads pagāja. Mēs tomēr to izdarījām. Nu, kāpēc šeit, vai ne? Te ir viena no labākām vietām. Nu, šeit jau aizmukurē viss tas kaujas parks, ko jūs te redzat. Tas mēs, tas ir kaujas parks. Nu, otrā pusē ir skola. Tur atskatās skolas kamerpunkts. Un vadības grupa. Nu, jūs redzat, vai ne, augšā skolā ir mūrējums tāds. Tur bija neliels sloks. Tas koks jau tur nebija tik liels, vai ne, viņš neaizsargs to vietu. Un Krievi acīm redzot domāju, vai ne, ka tur ir artilērijas novērotājs, un viņam pret tam Krievgabalu to sašauti. Viņi bieži šāva ložņu, te uz kuriem tai var domāt, ka novērotājs, bet mēs tur novērotāji nekad neturējām. Tas ir pats par sevi saprotams, ka tā ir tāda pievilcīga vieta. Bet novērotājs, artilērijas novērotājs bija neaiz tā mājiņam te pat mežiņā.
kur leitnants Ūdrs bija artilērijas novērotājs, un tā kā sāk darboties artilērija 28. septembrī, tā visi tie mērķi, kas tika pat tā pirmajām dienām novērot, tika sašauti. Ūdrs ļoti labi koriģēja, viņš arī parasti ar otro, vairāk ar trešo šāvienu mērķi sašauti. Tātad koriģētāji bija augstākā līmenī. Arī mīnmetējnieku novērotājs, uguns koriģētājs. Arī bija tāpat ar rāciju, telefonu, tāpat Ūdrs ar rāciju un telefonu koriģēja uguni ļoti precīzi. Abrīnojami precīzi, kā viņi koriģēja. Kurš deva uzdevumus pa kādiem mērķiem šaut, vai viņam jau bija noteikti, jau paši zināja, ko... Tos novēro, mērķis novēro, gan artilērists novēro, gan arī mīnmetējnieks, piemēram, kurā teritorijas, arī kur artilērija uzbrukuma gadījumā taisa sprostumu. Arī sprostumu veido pozīciju priekšā. Tādā veidā, un kad tiek sagatavot arī uzbrukums, tad uzbrukuma vietas tiek apšaudītas. Ja jūs apskatāt labi to kartu, tur ir krāsaini karti grāmatā. Un arī tie apšaudas lauki ir visi šifrēti un norādīts, vai ne? Viņš ļoti artilērijas uguni, viesuļu uguni, pārgrupas uguni, tos mērķus iznīcina uz vietas. Tā jau parasti visās kaujās pirms mūras jau redz, kurā vietā koncentrējās karaspēki. Tik sekt, ja nevar un slepst koncentrēt lielāku karaspēku vienību, lai to nenovērot. Un, var sakot, to pēdējā brīdī, kad jau, kas saka, tas tā kā uzbrukuma sākumam jābūt, tas tika apšaudīts ar viesuļuguni. Nu, un tad starplaukā bija tās apšaudas joslas vēl, kad nāca uzbrukumā, tad koriģēja un artilērijas sprostuguni arī veidoja īsi pirms pašas aizsardzības līnijas. Precīzi. Tā kā tas tik vienkārši tā nebija. Pēc 28. 29. jau tie uzbrukumi līdz ar to bija daudz vājāk, jo viņi vienkārši netika tam starplaukam pāri. 26., 7., 8. artilērijas apšaudas nebija, un viņi varēja tikt mierīgi pāri starplaukam, tuvoties gandrīz gan arī Tūciņas attālumam. Tūciņas attālumu tika rēķināts tad, kad var redzēt pretinieku acu baltumu, tā jau ir Tūciņa. Tā kā līdz tādam attālumam, rokas granātas spriediena attālumam jau tā ir Tūciņa. Nu, kad es tur aiziešu tālāk, tad es tā pastāstīšu, kā te bija, kad 27. no 27. līdz 28. nakti, ka nakts uzbrukums bija, kā viņi bija pielīduši klāt un pārgājuši pāri Dzelundrāžu žogam un arī mīnu laukiem bija tikuši pāri. Cik nu viņi tur mīnu laukā palika, kas to var zināt, vai ne, bet viņi bija starp mīnu laukiem un mūsu pozīcijām. Nu, spriežot pēc tiem karavīriem, kas tur nāca uzbrukumā, tie bija apmācīti karavīri, jo viņi pratu pareizi ierakties pozīciju priekšā. Viņi jau faktiski bija zem ložam te uguns visu laiku, bet viņi atrada vietu, vai nekur iegulties, izrakt savu pozīciju, to zemi, ko viņi no savu ierakumu raka ārā, to met uz mūsu puses, taisīja valnīti. Piemēram, mēs metam rokas granātu, to rokas granātu jau nevar tik precīzi iemest tā caurumā iekšā, ne? Viņi tur noveļās vai ne pret to valnīti un viņš izsprākst, un tam pretinieku karavīriem nekādu kaitējumu nedara. Tā kā tie bija apmācīti karavīri, un uzbrukuma taktika bija tāda, kā es te vienreiz biju Ādašu poligonā, kur demonstrēju vai ne ar tiem bruņotiem spēkratiem, kā viņus jūs sauc, vai ne to desantu. Var sakot, tā taktika tādā veidā. Es taisni nobrīnījos, kad ir pagājis tik daudz un liels laiks, kad taktiski nekas nav izmainīts. Es domāju, ka tas tā nedara, ka šodien tā nevar vairs darīt. Tas ir novecojis viss. Tas nedara. Tas ir tieši taisni. Tanki piebrauc uz šaušanas attālumu, kājniekies uzbrukumā, viņi tur ar savu uguni atbalsta. Tas vairs
šodien vairs nav. Tā ir bezatbildība, jo rotas komandierim ir jāatbild par savu karavīru dzīvību. Pa katru karavīru dzīvību ir jāatbild. Nevar tā, kā Krievi to periodu un caur tā lietu. Aizmugurē, te saucamais zagraģīķeļņā trēdvainē, kas no muguras šā virsū, kas neiet uzbrukumā, tas neder. Tas nav karavīrs, kas piespēd kārtā iet uzbrukumā. Un to nedrīkst pielietot. Karavīram, virsniekam ir jāatbild par karavīru dzīvību. Nu, varbūt aiziem. Nu, šeit bija pārsienamā punktu izstaba. Te bija tā, uz grīdas gulēja, ka kāja nevarēja nolikt. Karavīrs pie karavīri. Sanitāros nodas, ārsti, feldšeri, sanitāri te darbojās dienu nakti. No šejienes ne visi, kas bija transportējami tūlīt, tad es tur ārā, liek uz pajūgu un tādā veidā, ļoti sesegā, veik uz aizmagu uz Lielkāju. Lielkājas ir vakar komandieris un turīts un tālāk uz Pūli pārsinokumu. Un tā jau ar automašīnām ir uz aizmagu tālāk. Visbīstamākais jau bija šitas ceļš, kam ir tiek uz Lielkāju. Jo tas te tika apšaudīts tikai ar ložu dēļ, bet apšaudīts arī ar ņēmu dēļ, ar Tagievdabā, ar artilēriju, un reizēm arī aviācijas uzlidojumi. Tieši uzlidēja divi, tikai vai nevar par visu to pustīt atklāju uguni. Nu, cik nu tur vai pa ceļam ievainot vai krīt, to jau neviens nezina, bet nu katrā gadījumā tas bija viens no bīstamākiem sektoriem. Jo te jau nebija grāvu, ko var pasvērties no lodē, tad bija viss atklāts. Tikai tik daudz, cik vai ne, bija tā māja pat par sevi devu to neķerlauku. Krievi šāva tieši tikai šitādā virzienā. Viss loģikais, ko viņi salikta, tikai tādā veidā šāva. Nebija šaukiem no tās puses, vai no citas puses. Ja būtu no turienes šaus, piemēram, no mazliet puses, tad ties vai tie varētu tikt brīvi. Es ievainotos un arī atrast munīciju. Munīciju nokrāmēt ir patais loga apakšā, aizsegā. No šeit grāvu sanitāri, kas atnesta ievainotos, munīciju un visu grāvu. Tā kāds bija tā uzstība visā kaujas laikā. Jo munīcija gāja ļoti daudz. MG42 jau patērēja 1600 patronas minūte, teorētiskais, bet viņš ir diezgan daudz. Tā bija vienmēr jāpiegādā. Vienā kastē ir 250 patronas, tas var ne karavīrs mēs par 4 kastēm zinājuši. Tas ir smalkos, ir vērstīgi. Šādās ir dozmutē izdeļu, tašies numurs atkal sadarbumā. Viss vienā vietā munīcija neturēja, bet rožņutē tūmā raktāts mans bedrīts, un tas tev liek iekšā. Tas ir tādēļ atvedīs apšaudas laikā, nesašaut vienu munīciju, bet tā atveicas. Kas tā aiziet ar nezinu. Tā tas notiek. Te blakus ir, kā reiz, ka tu dodas komandkums, tā ir stūrī. Pārējums ir. Tas mājas visi pēc Batkjona komandas ir tādā virzienā. Vajadzēja mums līdz ceļus, vai ne? Varētu atpastīties. Ko jūs tagad darat, kad stundas jau beigušās? Izmācamies un tagad ākam ārā. Jūs to mācīt pēc tam? Jā, izmācamies, negribāt mājās mācīties. Kokmateriālu padarīšana nebija. Tas bija sudspūrs, tas bija ne sudspūrs, bet būlspūrs tas ir. Te pār tanki nevarēja tikt vienīgais tikt pār te pa ceļu. Tas arī purveids apakšā pūrs bija. Tā kā viņi piebrauc tur līdz pašam purvu malai un arī tad apšaudīja. Tā priekšā līnija, bet otās, jā? Jā. Tanks, kas piebrauc 25.
Viņš uzbrauc tev uz to paaugstinājumu, vai ne, ceļš, ka paaugstina. Tur otrs, Jā, bet nedaudz leju bija tās prettanku mīnas. Tās pozīcijas te gāja tādā pāri ceļam. Var sakot, tu no turienes viņš sašā to karavīru. Tur, jā? Jā. Un te, kad 27. un 28. naktī viņi taisa izbrukumu, tā viņi tika pāri žogiem pāri. Un starp žogu un tiem grāviem te var sakot rakās iekšā. Tie arī rakās tepat. Tepatās? Jā, tepat, bet, jūs saprotat, tas arī kā baidīties, ka tur kaut kāds spridzekļi. Bet viņš ir tagad iebrucis un arī kā tīvi iebrucis iekšā. Redziet, tas viņš ir tā paugurīgi iztaisīts, ja apkārt tur ir purvainis tāds. Un tad ir vēl viens bunkurs tur ir. Arī tā. Es parādīšu, arī tur apmēram bija tā vieta, tā vai ne, kad šeit uztaisīt tādu imitāciju, to bunkuru neatjaunot, bet uztaisīt uz tādiem akmeņiem, uz betonu klučiem, var sakot, tādu guļbūvus jumtu. Lai redz, ka tas ir bunkurs. Nav jau nozīmes, vai ne, tos bunkurs atjaunot, lai viņš ir tā viņš ir. Un tas būs vairāk tā kā dabi radīts. Arī tur uz tiem bunkuriem, diviem vēl. Tāpat tas paredzēts ir. Kad mēs to iztaisīsim, te izlīdz. Tajās kaut jaunsargs sasauc. Man jau zemesargi daudz palīdzēja. Ka bija tā padomnieka rota, un bija Slaidiņš rotas komandieris, un pirms tam bija Stefans rotas komandieris. Tā jau mēs, vai ne, un tad vīri bija daudz jaunāki. Varēja nākt un pastrādāt, vai ne, bet tagad mēs esam visi pār 80. Nu, tas jau pats tīdlis esmu. Nu šeit man nācās vienreiz iet uz mazotniekiem pa to lauku pāri. Jo nevarēja jau pieļaut, ka viņi tur paliek, jo tā viņi sakoncentrētos un te nāk šeit. Tas nozīmē, kā Tonga aizmazurējas. To nedrīkst jau pieļaut. Un to jau nevarēja gaidīt, kamēr Batkeru komandieris ir kas kādu pavēlēt, jo tas ir rodas komandierim pašam jālīdz. Jo lieta ir tāda, vai nekad pretuzbrukums ir veiksmīgs tikai tad, jo ātrāk pēc uzbrukuma tas tiek izdarīts. Jo ātrāk, jo labāk. Jo ienaidnieks, kas ir iebrucis jūs ierakumos, viņš vēl neorientējas tur. Kamēr viņš neorientējas, kamēr viņš noorganizējas, paiet laiks. Un visu to laiku, ja dabūna taisīt pretuzbrukumu, tad viņš pareiz tā bēg prom. Tā situācija kaujas laikā. Nu, te uz lauku arī bija divi bunkuri starp mazrakniekiem un tām pozīcijām, kas iet ārā. Nu, tur priekšā tāpat tas guls, kur viņš ir tā, un tur tas tanks nevarēja tikt pāri. Nu, un uz šejienes otrā pusē mēs varbūt tad iznesim citu, mēs redzēsim, kur tas mežiņš ir. Tur ir tā starpa, vai ne, kur iet otrā pusē rokāds ceļš, kur Krievi brauc ar smagām mašīnām. Mēs no tajiem viņš sašāvam vienkārši. Cik jums to pretanku lielgabalu bija? Jā, man bija rotā divi pretanku lielgabals. Viens lielgabals ir šī te bija, un otrs otrā pusē ceļā. Tie bija piekomandēti pie rotas komandieru apjautību. Redziet, lieta jau ir tāda, vai nekad pēc vācu taktikas jau pretanku lielgabals aizsardzībā nekad pirmajā kaujas līnijā nelietoja. Bet pretanku lielgabals stāvēja kaut kur uz ceļu krustojumiem vai ne, vietās, kur ir apšaudas lauks aizmugurē. Ka tanki iziet cauri, lai viņu šaud. Bet šeit pirmo reizi es dabūju tos lielgabals, saku, pirmā kaujas līnijā, ko tad tur viņš aizmugurē.
Un tas bija liederīgi, viņi daudz palīdzēja šito. Pretanku lielgabals pirmajā ešelonā lietā uzbrukumā. Vācieši, kad nāca 41. gadā uzbrukumā, galvenais ierocis bija pretanku lielgabals. Tanku pretanku lielgabals. Krievu, kad nāca šeit uzbrukumā, pielietoja tieši to vācu kaujas taktiku. Kad nāca uzbrukumā, viņiem otrā pusē lielgabali, tie pretanku lielgabali, tie apšaudīja. Viņi ar tankiem apšaudīja pretanku lielgabaliem. Cik bija kopā? Šitam stāvēja nevarēja sašaut tos, kas pie Dainā. Viņš sēdēja pie visu priekšā. Viņš varēja tikai apkarot pret kājniekus. Tā pridzam to munīciju. Bet tas lielgabals, kas bija tur, tas sašāva tur 4 pretanku lielgabalu pozīcijas pie Dainā. Un cik tur tas līgsts, tas jau nezinu, vai ne, neviens jau nav tur skaitījis. Bet cik bija kopā tanku? Pavisam. Tanku Noras kaujā pavisam ir iznīcināti 5 tanki. 4 tanka pretanka ar tankdūrēm. Un 1 tanka, tas, kas te operē vai ne pie ceļgalā, to sašāva ūdens jau 28. Ar lielgabalu, ar lauku lielgabalu. Sašāva. Tieši ar trāpījumu. Tie krievi jau bija šitam te iebrukuši iekšā, labi, ka neliela grupiņa. Šitam, ja? Jā, te jau pēc to, protams, lielgabalu, kas te bija iebrukuši, bet arī ir no grāviem, no turienes var netūlīt iztīrīja ārā. Otrā pus ceļam bija loži te līgzda, kas bija pakļauta 3. rotai, leitentam Zāgaram. Tur es neesmu nereiz tur gājis, kurā vietā tur tā līgzda ir, bet viņa pus ceļam. Un šitam pretanku lielgabalam rezerves pozīcija arī bija paredzēta viņa pusceļā. Ja kaut kastaņš pārāk pāri un jaunā pozīcija iekšā. Cik viens cilvēks ar ložmetēju operēja? Apkalpē 3 cilvēki. Ložmetēju. Jā. Vienā vadā 3 ložmetēji, MG42, tie kalzāļi, ko mēs saucam. Katrā grupā 1 ložmetējs. Tas ir priekšējā līnijā 9 ložmetēji uz šito posmu 1 kilometru. 10. ložmetējs pie kaujas, pie vadības grupas. Un 2 ložmetēji vēl aizmugurē, trosē. Tā kā 12 ložmetēji uz rotu tas ir. Nu jā. Tad ejam arī uz ugunskur vietu tagad. Tā, labi, masu uzmanību. Paldies. Vīri atnes to, kas ir jāatnes no autobusu, un es jau ar dāmām sarunāju, ka viņa